Zviedrijā noris Eiropas veigbonda čempionāts, kurā Latviju pārstāv 4 jaunie sportisti. Miķels Alpins, kurš startē junioru grupā zēniem līdz 18 gadiem, uzrādījis 3. labāko rezultātu un, diemžēl, nav kvalificējies fināla braucieniem, tomēr viņam ir izredze sev pierādīt 2. priekšsacīkšu braucienā un iekļūt finālā. Junioru grupā meitenēm līdz 18 gadiem Latviju pārstāv Maiku Čīnska, kur uzrādījis vērā ņemamu rezultātu, atklāja Latvijas veigbonda izlases treneris Oskars Krūze. Viņa savā grupā ierindojās 2. vietā, un tas viņai ļauj uzreiz kvalificēties finālbraucieniem. Viņai tālāk būs jācīnās finālā ar Lielbritānijas sportisti, kur uzrādīja nedaudz labāku rezultātu, bet Maijai visas iespējas pacīnīties arī par 1. vietu. Kā norāda Krūze, vissīvākā konkurence ir puišu grupās, kurās startē 2 vai 3 desmit dalībnieku, un latviešu sportistiem sacensties ar Beļģijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Spānijas un Itālijas pārstāvjiem nav viegli, jo šie sportisti trenējas veigbondā jau daudzus gadus, tomēr Latvijā veigbords ir relatīvi jauns sporta veids. Treneris atklāja, ka mazliet pārvērtēti savu spēku zēnu grupā līdz 14 gadiem, jo kopējais sportistu līmenis ir bijis ļoti augsts. Pirmajā kvalifikācijas braucienā Jānis Sīpols ieņēma 3. vietu, un līdz fināla braucieniem pašreiz nav ticis. 2. kvalifikācijas braucienā viņam ir ļoti smags uzdevums, lai tiktu 1. vietā, bet tas ir gandrīz vai nereāli. Tā kā, Jānis var teikt, ir parādīt to, ko viņš varēja, bet augstu rezultātu šajā grupā nebūs. Un 4. dalībnieks mums bija Nikola Jurkeviča. Viņa šorīt startēja bērnu grupā līdz 9 gadiem, un viņa uzrādīja patreiz savā grupā 2. rezultātu. Uzreiz viņa nav kvalificējusies fināliem, bet viņai ir labas iespējas ar nākošo braucienu kvalificēties, jo patreizajā brīdī viņa ir uzrādījusi 3. labāko rezultātu no visiem sportistiem un ir pamatotas cerības, ka viņa tiks uz fināla braucieniem. Ar izlases sniegumu treneris ir apmierināts, jo skaidrs, ka 2 sportisti kvalificēsies fināla braucieniem, un tas ir ļoti labs rādītājs. Atbildot uz jautājumu, kā jūtas paši sportisti, Krūze atklāja, ka viņi ir apņēmības pilni cīnīties. Sportisti noskaņojums ir ļoti labs. Visi zina, kad ir jācīnās un jāturpina cīņa par augstām vietām. Tā kā tādā ziņā sportisti ir ļoti, ļoti apņēmības pilni. Kā atklāja Krūze, kopumā čempionātā piedalās vairāk kā 100 sportistu.